5 minūtēs piekdienā. Atvainojamies par nedēļas kavēšanos, jo arī māsas strīdās. Nē, bet, gadās visādi, bet tas, ko mēs šodien esam sagatavojušas, ir par lūpu krāsām. Un precīzāk, kādu lūpu krāsu izvēlēties. Jo man liekas, ka ir tik daudz dažādu toņi, un priekš manis, tas, ko es parasti saku, ka katrai dienai ir savs tonis. Un arī tagad ir aktualitāte lūpu krāsas. Arī aktualitāte ir, jā. Jo, piemēram, man lūpu krāsas, jā, es mīlu visus toņus, un man liekas, katram ir pielietojums. Bet mēs izstāstīsim, parādīsim tieši konkrēti 3-4 toņus, kas ir vajadzīgi. Es izmantošu vienu. Jā, ok. Bet tātad tas, ko mēs šodien lūpu krāsu, un pēc tam mēs parādīsim arī kādas tā tendence. Un pirmais, kā izvēlēties ir lūpu krāsu, ir skatīties pēc sava dabīgā lūpu toņa. Mums tagad nav nekas uzlikts, man višķiņ uzlikts ir tonāls piešs, bet principā tāds, kā ir dabīgā lūpu krāsa. Un, piemēram, Color Sensational lūpu krāsas. Tas ir vislabākais, ko izvēlēties? Tas ir viens no variantiem. Tas ir katrai dienai, kad nav jādomā, kādu lūpu krāsu piestāv. Jo mēs vienkārši pieliekam klāt pie lūpas, un viņi saplūst ar tavu toni. Jā. Vai man arī īstenībā dara. Tā kā šis būtu tāds katrai dienai, ka tev nedomā. Tas ir kurš? Tas ir 250. 250. Vai, piemēram, tev ir, citām ir rozīgāks lūps, citām ir persiks, vai, piemēram, bēžs, pieliekam bēžā. Šis tā kā viņš pa tumšu, bet arī darētu. Un to jūs varat darīt, jūs iet veikalā. Protams, tās lūpkrāsas ir diezgan izmētātas, bet jūs atrodat kaut vai 620. Jūs atrodat kaut kādus 3-4 toņus, kas ir diezgan tuvu, un nevajag uzreiz viņus klāt, bet pieliekat vienu, otru, paskatāties, kurš ir tieši tajā krāsā, un tas ir super easy. Un lūpkrāsa ir kā akcents. Un otrs variants ir, ir pie nude lūpkrāsas. Tās atdevē? Tās ir ar krāsu, bet šīs ir nude. Paskatāmies. Ir 728, 740 un 732. Tas ir 3 toņi. 28 būs visgaišākais? Nē, mums 32 ir. Respektīvi, ja jūs taisiet smoky eyes, tad vienmēr iztīsiet labi nude lūpas, un tad var izvēlēties lūpu. Nude lūpu krāsai ir jābūt līdzīgā krāsā kā āda. Gaiša diezgan. Jā. Nē, tā ir, piemēram, gaišākām ādām būs gaišāks tonis. Piemēram, šī te man ļoti patīk, 732. Un savukārt, piemēram, tumšākām ādām vasarā vajag tumšāku nude lūpu krāsu. Tas ir otra lūpu krāsa. Un trešā ir tā, ko tu teici, ka lūpu krāsa kā aksesuārs. Un tāpēc, piemēram, es izvēlos. Man piemēram bordo cepure. Un arī tieši tādas pašas krāsas lūpas. Jā. Labi, sākam. Jā, un tas, ko mēs tagad parādīsim, ir tās tendences. Ir tendences, jā, un šovasar, tagad tā vasara, pavasari un vasarai ir viena no aktualitātēm sarkanās lūpas. Jā, viņas vēl nārbijušas. Jā, bet šoreiz tā kā riktīgi. Jā. Un pie sarkanās lūpkrāsas ir atšķirība tāda, ka nevis lainers, bet vienkārši nūdēnas. Un, principā, arī diezgan tāda gaiša uzacis, bet tu par cik jau esi iekrāsojis. Jā. Un savukārt otrs ir tumšās lūpas vasarā, kas vienmēr liekas, ka ir rudenim. Man vienmēr patika. Jā, man arī. Un savukārt tumšās lūpkrāsas parādījuši ar melno zīmolīti. Jā, labi, sākam. Jā? Jā. Tad es vienam laiku. Jā. 5 minūtēs. Jā. Un 1, 2, 3. Jā. Aiziet. Es sākšu ar cenām, izmantošu notu paletē šo krāsu. Es izmantošu Color Tattoo, tātad 35. On and On Bronze. Un viņas klāja ar rociņu, pirkstiem. Es pa visu plakstiņu to toni. Jā, es arī pa visu plakstiņu. Bet, ja, piemēram, nav otiņas, tad šis ir ļoti labs variants, kā uzkrāsot acis. Jā. Es izmantoju diezgan lielu apaļotu, lai smuki noklājas. Un līdz pat locījumu vietai. Jā, nu pa visu plakstīt tas būtu līdz uzacīm. Nē, es tikai pa locījumu vietu. Nebūs uz plakstiņu, nē. Nē. Jo ir vairāk varianti, kā uzkrāsot acis. Es krāsoju smoky eyes tehnikā, kad ir pa visu plakstiņu. Kā šitas bet tu krāso acu koriģēšanas tehnikā. Okay. Tas ir tad, kad tu iekrāso tikai, Jā. respektīvi izcel acu formu. Jā.
Es tikai augšējā likšu. Tālāk Es pēc izmantoju diezgan tādu gaišu toni. Bet arī tas ir kā aktualitāti. Sarkanas lūpas un tāda vai vispār ēnas neliek, vai liek kaut kādu mūtoni, kaut ko super vienkārši. Skrostu atliecies? Koloso kajala zīmolītes. Vispār skrostu atliecies kaut kas brīdī, es tikai viņu izmantoju. Nu, ne tikai, bet es laiku viņu izmantoju. Jā, man arī ļoti patīk. Nevajag baidīties. Jā. Man ir tā, ka man ir ļoti jūtīgs acis, bet ar viņu... Kāds problēmas? Nu, zini kā, sev jau pats jūtas, ka tas saskriet. Jā. Ja, piemēram, otram, tad var iekņemt. Šo tušu. Pušu. Ar melnais zīmolītes, es sākumā ilgu apakšējā kļūt tādā. Un tagad nevis pa virsu, nevis tā kā pa augšu, bet ir jāpaceļ astiņa šādi. Un te izstāda diezgan briesmīgi, bet tas saucās starpskropstu līnijām. Mēs viņu iekrāsājuši, tad tas sanāk te pa augšējo ļoti tādu šitam te. Jo uzreiz ir forma, tā melnā kontūra, bet viņa nav pa augšu, viņa nav tāda smaga, nav liela. Tāpēc paceļam augšā un te no sāniņa. Es klājot skropstuši mazliet viņu Tā. kustina. Ievibrē. Tad viņa skropstiņas. Tad ir laikam tā ir, ja, ka viņa labāk uzklājas. Nevis, ka tā vienkārši krāso, bet ka viņa tā kustina. Jā, nu tas ir, ar skropstuši ir divi varianti. Ir viens variants, ka mēs viņu krāsojam tikai šitos galiņus, viņus kuplāks taisīs, un ja nesanāk, ja saknīt, tad būs kuplāk, bet ja tikai galiņus, tad viņš pagarinās. Ko es tagad daru, es arī uzklāju apakšā, man ļoti patīk, kā pēdējā laikā izskatās. Jā, jo tas taisa apaļāks, acis lielāks. Un es tā kā apakšā krāsoju, es piemēram tur vertikāli tušu otiņu, jo tad viņš iekrāso tā kā atsevišķi. Tā, es tagad uzacis par cik, es tagad neesmu krāsojis, ja? Dabīgi tāds tumšs, bet pie šīm tumšajām lūpām īstenībā uzacis vispār pat nevajadzētu krāsot, tāpēc tikai saķēmēšu ar Brodrama želeju. Labi. Un tagad man palīja. Un kas arī īstenībā ir aktualitāte pie šiem te make-upiem, kad skropstuši īstenībā nelikt. Nu es lieku. Bet tas mēs pat varētu nelikt. Jā. Tev patīk, kā izskatās, tikai atliec? Nē, tad, kad es uzlieku tumšu lūpu krāsas, arī nelieku pilnīgi neko. Jā. Nekrasās. Ok. Vispirms paņemam lūkrās tāda jaunā Maybelline Matte 9,7 kolekcija. Jā, es uzlieku, man būs sarkanā lūpkrāsas, lieku lūpu zīmoli. Sāku no šajienes un eju uz... Es, piemēram, sāku vienmēr centru un tad savienu. Es nē. Tas nav tik svarīgi, tik galvenais ir rezultāts. Es jau uzkrāsoju lūpus. Īstenībā, vispirms uztais vidiņu, un tad uztais nospiedumu. Un tad ar lūpu otiņu formu. Tā. Jo, man, piemēram, kontūra ir gaiša. Man nevis tiek kontūra, un tāpēc es viņu varu pataisīt mazliet apjomīgākas, jo tas ir tā kā galvenais akcents lūpas šajā grimā, tāpēc vajag viņām precīzu formu, un ja jums ir apkārt lūpām tāda balta kontūriņa, tad jūs to lūpu formu zīmējat pa to kontūru. Ja? Jā. Man pieņemsim nav vispār redzama kontūra. Man arī. Tu viņu var izdomāt. Nu, 3, 2, 1. Jēj! Viss. Jā, bezbēja! Šaus. Tas ir... ar zīmolīti ir tā, ka ļoti svarīgi, lai tas tonis būtu tieši tonī. Tāpēc... Bet es parasti ar zīmolīti arī izpludinu. Jā? Jā. Es ievelku. Un tad nedaudz izpildinu. Forma ir pats svarīgākais, tiešām. Jā, un es izmantoju savu Kur? Jā, es izmantoju lūpu krāsu 965. Sarkanais. Jā, viņas starp citu ļoti noturīgas. Un arī forši, ka viņas ir matētas. Man tā patīk matētas lūpkrāsas. Jā. Ja gribās tādu glamūrīgu vakaru izskatu, tad var vienmēr uzlikt virs spīdumu, un viņš vienmēr iztīsies uzreiz tāds vēl
vēl briljantu sakari. Bet starp citu tiešām šīs lūpkās var mierīgi lietot, jo viņas ir ļoti, ļoti izturīgas. Vai tiešām? Jā. Okay. Tā, man ir viss, laikam. Man arī. Un ja jūs ierakstat Googlē make-up trendi 2016 pavasars, vasaras, spring, summer, tad tur ir, protams, vairāk. Tas ir ļoti daudz, ļoti arī crazy varianti. Bet man liekas, ka šis ir tāds foršs un svaigs un labs tās. Labi, tiekamies. Jā, Tiekamies. Tā.